Čau visiem! Es jums šodien vēlos pastāstīt par savu rītu rutīnu. Mans rīts visbiežāk iesākās 6:00 no rīta. Tas ir tajos rītos, kad es dodos uz sporta zāli. Es cenšos klusām savākt savus mantus un aiztaisīt ciet guļamistabas durvis, lai nepamodinātu dāvu, jo viņš ceļās tikai pēc 8. Un tad, protams, pirmā vieta, uz kurienes tālāk dodos, ir vannas istaba, kur es gan iztīrīšu zobus, gan arī nomazgāšu savu sejasādu. Nākamā lieta manā darāmo lietu sarakstā ir iedot ēst gan Mikiem, gan Aurēlijai, jo viņa nekādīgi nevar sagaidīt līdz tam mirklim, kad celsies dāvis, un tad es viņiem iedodu vien pāris graudiņus, lai viņi ļautu viņam gulēt, jo savādāk viņi noteikti uztaisīs ļoti lielu trādrīt, kamēr es būšu projām sporta zālē. Pirms treniņa es vienmēr cenšos izdzert vismaz vienu glāzi ar ūdeni, tad es arī iedzeru zivējas kapsulas un apēdu vienu banānu, lai man būtu spēks treniņa laikā. Esmu pārģērbusies sportērbā, un tad es izciemēju matus, saņemu tos augšā astē un izmantoju arī pavisam nedaudz matu laku, lai pieguldinātu matus galvas augšpusē, tos mazos baby hair, jeb tos mazos matiņus, kas atrodas pie pieru, kuriem ir tendence spuroties uz dažādām pusēm, un tad šo problēmu novērš izmantojot matu laku. Nākamais solis manā rīta rutīnā ir kosmētikas uzklāšana, un man vislabāk patīk to darīt paralēli skatoties arī kādu YouTube video. Un tad pat pirmā lieta, ko es vienmēr daru, es mitrinu sejasādu, jeb izmantoju dienas krēmu. Šajā gadījumā es izmantoju dienas krēmu no L'Occitane, kas ir no Peony līnijas. Nākamais solis ir acu krēmu uzklāšana, un es izmantoju acu krēmu no Bioderma ar nosaukumu Eye Contour Gel. Savukārt pēc tam ar Beauty Blender palīdzību es uzklāju tonālo krēmu. Tonālais krēms man ir no Catrice, un tā nosaukums ir HD Liquid Coverage Foundation tonī 020 Rose Beige. Pēc tam es uzklāju concealeri, un tas ir no Maybelline ar nosaukumu Insta Anti-Age Eraser tonī 00 Ivory. Savukārt pēc tam es visu nostiprinu ar pūderi un izmantoju pūderi no RCMA ar nosaukumu No Color Powder. Tad nākamais solis ir uzacis iekrāsošana un izcelšana, un es izmantoju 3 dažādus produktus, lai panāktu vēlamo rezultātu. Lūp mitrināšanai es izmantoju #ThisIsEverything Lip Loving Balm Lūp balzām no NYX Professional Makeup. Acu grīmu izveidošanai es izmantošu paleti no BH Cosmetics. Tā bija viņa sadarbības palete ar Carly Bible, kas ir amerikāņu youtubere. Diemžēl man liekas, ka šī palete vairāk nav pieejama, bet tā tiešām ir un bija man perfektā ikdienas grīma palete. Kā nākamo produktu es izmantoju L'Oreal Paradise Primer Ecstatic skropstušu primeri jeb skropstušu bāzi. Savukārt kā skropstušu es izmantoju Maybelline New York Snapscara Mascara. Bronzeru uzklāšanai es izmantoju bronzeru no zīmola ar nosaukumu Physicians Formula, un bronzeru nosaukums ir Butter Bronzer. Savukārt vajag sākt, mums izmantoja paleti no Morphe, un tās nosaukums ir 9N. Un tad, protams, ir laiks manam mīļākajam kosmētikas produktam jeb izgaismotājiem, un es uzklāju izgaismotāju no zīmola The Balm. Tā nosaukums ir Mary Luminizer, un tas viennozīmīgi ir mans dotā brīža manas balās ādas vismīļākais izgaismotājs. Un tad kā pēdējais solis ir visas kosmētikas nostiprināšana, un es izmantoju MAC Prep and Prime Fix Plus spreju. Šeit jūs varat redzēt visas tās lietas, kuras parasti ņem līdzi uz sporta zāli, sākot no dvielīša, cimdiņiem, pulksteņa, sporta apaviem, dušas želejas, pārģērbamām drēbēm, dušas šķībiņām un daudzām citām lietām.
Vienmēr pirms es dodos sporta zāli, es ielaižu Miki iekšā guļamistabā pie dāvja, kur viņš turpina savu rītu miedziņu. Savukārt Aurēlijai es sagatavoju vietu uz dīvāna, kuras noliek arī viņu gulēt, jo savādāk viņu to laiku, kamēr esmu projām sporta zālē, pavadīt pie ārdurvīm, un man viņas ir žēl, tā kā viņa parasti guļ dīvānā līdz pieceļās dāvas. Un tad jau, protams, ir laiks doties uz sporta zāli, un kā jau mēs to novērojam, tad šis pavasaris ir nedaudz aizkavējies, un neatņemama rīta rutīnas sastāvdaļa ir sniega notīrīšana no mašīnas. One hour later. Čau, Auriņ. Tu gaidīji, vai ne? Laba meitene. Pirmā lieta uzreiz, ko es izdaru, kad es atnāku mājās, es uzlieku iemalktiņus un saiti Auriņai, un mēs ejam rīta pastaigā. Ja laukā ir labs laiks, tad mēs ticamāk dosimies uz mežu, kur Auriņa var kārtīgi izskrieties. Savukārt, ja ir slikts laiks, tad mēs pēc iespējas ātrāk cenšamies apstaigāt perimetru un fiksi nākt atpakaļ uz mājām. Pēc pastaigas mēs vienmēr Aurēlijai noslaukam kājiņas dvielītī un noliekam gulēt vietiņā, kurā viņai galīgi nepatīk gulēt, un jau pēc 5 minūtēm cenšas pielavīties pie manas virtuvē. Ir kārta pirmajai kārtīgai ēdienreizei brokastīm. Šodien es vēlējos ēst auzu pārslu putru, un klāt es dzeru kumelīšu tēju. Pie abiem diviem es nelieku nekādas piedevas, piemēram, auzu pārslu putras taisu tikai ar ūdeni, nelieku ne cukuru, ne sāli. Izņemot beigās es pielieku ievārījumu, jo saldiņam ir jābūt. Savukārt pie kumelīšu tējas es arī nelieku ne cukuru, ne arī medu. Man garšo tāda, kāda tā ir. Un tad vēl viena man brokastu ēdiena alternatīva ir smūtijs. Man ļoti garšo sablenderēt kopā kivī ar banānu, ar saldētām avenēm un melnēm, kuras vasaras laikā atcerējos sasaldēt ziemai. Es smūtiju papildinu vēl ar auzu pārslām, kā arī ar bezpiedavu lakto. Brokastu laikā man patīk ne tikai izbaudīt Aurēlijas fantastisko kompāniju, bet arī ieskatīties telefonā. Visbiežāk es pārskatīšu to, kas ir noticis iepriekšējā naktī un no rīta Instagramā, atbildēšu uz jūsu komentāriem, apskatīšos, kādas ir jaunās bildes un tā tālāk. Diemžēl man ir nedaudz grūti atcerēties to, kad ir jāplēj talpauga, tāpēc esmu noteikusi, ka pirmdienas ir mans puķu lējamās dienas, un tad pirmdienās es vienmēr aplēju visus mūsu dzīvokļa augus. Ņemot vērā to, ka dēls pirms kādu laiku ir aizgājis uz darbu, es uzņemos arī saklāt gultu, kurā visticamāk jau gulēs Mikijs, kurš man būs bišķīt jāpārvieto, un visticamāk arī, kad gultas kārtošanas laikā tajā ieliks arī Aurēliju, un tad man būs vesels zvērdārs. Un tad beidzot ir laiks piesēties arī pie darba galda. Pirmā lieta, ko es parasti daru, es atveru savu plānotāju un pierakstu visas tās lietas, kuras man konkrētajā dienā ir jāizdara. Un tad jau sekos dienas visinteresantākā daļa, jeb visu atlikušo dienas daļu es strādāšu. Tā kā jā, liels paldies jums, kad skatījāties šo te video. Es ceru, ka jums bija interesanti uzzināt to, kāda ir mana rīta rutīna. Nospiediet laiku pogu šim te video, ja jums tas patika. Protams, arī piesakojiet manam YouTube kanālam, un tad jau tiekamies nākamajos video. Atā!